apskatīsim uzdevumu, kurā mums ir jāsasaista divas tabulas. Mūsu gadījumā tā būtu tabula ar preču kodiem, preču nosaukumiem un cenām. Un mēs gribam citā tabulā, ievadot pirmās tabulas preces kodu, ieraudzīt šeit blakus preces nosaukumu un cenu. Tādā uzdevumā ir ieteicams izmantot vienu tādu jauko funkciju lookup. Šī funkcija pārmeklēs mūsu pirmo tabulu pēc pirmās kolonnas pa vertikāli. Tāpēc šai funkcijai arī pirmais simbols ir V, vertikāle. Un pārmeklējot šo tabulu pa vertikāli pirmajā kolonnā, viņa atradīs kodu, kurš būs ievadīts mūsu meklēšanas tabulā. Kā tas izskatīsies uz piemēra? Piemēram, šeit ievadīsim kodu 110. Šīs kods atrodas tabulā otrajā rindā, un mēs gribam ieraudzīt tagad preces nosaukumu meklēšanas tabulā, pārkopējot to no lielas tabulas. To var izdarīt ar funkciju lookup. Ejam uz formulām, lookup referents, šī funkcija ir pēdējā. Pirmajā vietā jānosauc kritēriju vai vērtību, kuru mēs meklēsim pirmajā kolonnā. Mūsu gadījumā tas ir kods 110. Tālāk jānorāda, kādā tabulā mēs meklēsim šo kodu. Tā būtu tabula ar preces kodiem un cenām. Trešajā vietā mums ir jānosauc, kurā kolonnā atradīsies meklējama informācija. Mūsu gadījumā tā būs otrā kolonna. Tad vadām iekšā 2. Un trešajā, 4. pozīcijā ir jāievada kods falšs, kas nozīmēs, ka mūsu tabula nav grupēta kodu augošā secībā. Spiežam, apstiprinām šo funkciju, un mēs redzam, ka finanšu veidlapas tik tiešām atbilst 110. Pārbaudīsim, kā strādā šī funkcija. Ievadīsim jebkuru kodu no tabulas, un mēs redzam tiešām vajadzīgo preces nosaukumu. Šajā funkcijā mēs norādījām,
ka mēs meklējam datus no otrās kolonas. Lai sameklētu cenu, tad var izmantot pilnīgi tādu pašu funkciju, tikai divnieka vietā mēs norādīsim trīnieku. Vadīsim iekšā, sameklējot cenu tagad ar rokām. Vienāds, look up, meklēt ko? Kodu. Kādā tabulā? Norādīsim tabulas koordinātes. Šeit var izmantot arī piešķirot tabulai kādu nosaukumu, tad šis uzdevums būs vienkāršāk. Un atbildi meklēt trešajā kolonā. Un falšs. Skatāmies medicīnas veidlapas, cena 44 centīmi. Pārbaudīsim ar kādu citu kodu. Skavotāji 70 centīmi. Uzdevums it kā ir izpildīts, bet apskatīsim, kas notiek, ja mēs ievadīsim nepareizo kodu, kurš nav tajā tabulā. Piemēram, 100. Mēs redzam, ka ir paziņojums par kļūdu. Ko darīt, lai tāds paziņojums nebūtu redzams? Šeit ir vairāki varianti. Viens no variantiem ir tāds, kā papildus ar look up funkciju mēs izmantosim count if funkciju. Ar šo funkciju mēs pārbaudīsim, kāds ir kodu skaits pēc kritērija, kurš ir norādīts pirmajā tabulā. Ja kodu skaits pārmeklējamā tabulā ir vienāds ar vieninieku, tad šis kods tur eksistē. Pretējā gadījumā tad ir jālabo šo kodu. Tad kā izskatīsies mūsu funkcija? Mēs viņu look up funkciju tagad papildināsim ar nosacījumu if. Ja count if tabulā iezīmējam visus kodus, kritērijs būs kods, ko mēs ievadījām. Tātad, ja funkcijas count if vērtība būs vienāda ar vieninieku, tad būs sameklēts kods, kurš eksistē tajā tabulā, tad aprēķins notiek ar look up funkciju. Pretējā gadījumā semikols, mēs varam ievadīt paziņojumu, kods nav pareizs. Kods nav pareizs un apstiprinām. Jā, tik tiešām. Tagad atkal pārbaudīsim. Ja ir pareizais kods, tad mēs redzam pareizo preces nosaukumu. Ja kods ir nepareizs, mēs redzam paziņojumu, ka kods nav pareizs. Līdzīgi
var papildināt arī cenas formulu. Cenas formulu. Ja if count if kodu tabulā kriterijs vienāds ar B6, tad nostrādā lookup funkcija. Pretējā gadījumā atkal ir paziņojums, kods nav pareizs. Tā, kaut kāda kļūda, kods nav pareizs, tad jā, count if. Mēs neesam count if pabeiguši. Iekava ciet, vienāds ar vieninieku. Jā. Tad, ja tāds kods eksistē, tad viņu skaits ir vieninieks. Kods nav pareizs. Tad ir jālabo. Ievadīsim pareizo kodu un viss ir kārtībā. Uzdevums ir izpildīts.